rīt norisināsies Latvijā Austrumu partnerības samits. Kādu jautājumu risināšanu jūsuprāt Latvijai šajā samitā būtu jāvirza? Nu, jāsaka, prezidents Bērziņš, Andris, kura beidzas tagad pilnvaru termiņš, nu, viņš savā tajā aktivitātē, ārpolitikā centās visādi, nu, cik nu viņam tās iespējas ir, sekmēt dialogus starp rietumiem un austrumiem. Pirmām kārtām jau Vidusāzijas valstīm. Bet ne tikai Vidusāzijas. Un tas, protams, ir apsveicami, jo nu, atkal uz tām lietām var dažādi skatīties. Var skatīties ar rozā brillēm, tur sadarbība, tur. Ka tur austrumi, rietumi, ka viens otru papildina un tā. Bet faktiski iet runa par to, par ietekmes sfēru sadali pasaulē, un jautājums ir par cik Eiropas Savienības ģeopolitiskās intereses tālu sniedzas. Ja? Vai viņas beidzas ar Kaukāzu, vai arī viņas sniedzas tālāk par Kaukāzu. Nu, un Austrumu samits šai gadījumā ir jāvērtē kā Eiropas Savienības ģeopolitisko aktivitāšu un ģeopolitisko interešu iezīmēšanas pasākums. Ja. Un ka Eiropas Savienības ģeopolitiskās intereses uz austrumiem sniedzas līdz Klusajam okeānam. Un reāli Eiropas Savienība šajā jautājumā konkurē ar Krieviju un ar Amerikas Savienotām valstīm. Protams, Eiropas Savienība tikai, nu, tā teikt, ir jauns spēlētājs šajā te ģeopolitiskajā cīņā. Lūk, bet nebūtu tāds, kuram nav ģeopolitisko ilglaicīgo mērķu. Es nedomāju, ka Eiropas Savienība šobrīd ir gatava organizatoriski, politiski, militāri, tautsaimnieciski konkurēt šajos jautājumos ar Amerikas Savienotām valstīm. Un arī pat ar Krieviju vēl šobrīd arī nē. Bet, nu, Eiropas Savienība ir liela valstu sistēma, pēc būtības veidojas konfederācija, iespējams federācija kaut kad. Nu, tad, protams, šis ģeopolitisko interešu sfēra ir, nu, faktiski tikpat liela kā ASV. Un agri vai vēl tas novedīs pie būtiska konflikta starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotām valstīm. Nu, un, protams, ar Krieviju un ar Ķīnu neapšaubām. Ja? Nu, plus, protams, vēl Indija. Bet, nu, tie ir tādi lokālāki ģeopolitiskie spēlētāji. Tā kā ļoti interesanti. Galvenais, lai nekaro.